Nu tā, tagad labvakar vēlreiz visiem. Prieks, kas ir pieslēgušies, un es ceru, ka šajā brīdī jūs mani arī dzirdat. Patiesībā šī ir mana pirmā pieredze šādā veidā runājot par tēmu, kas saistīta ar skolēniem, ar interneta atkarību, vai varbūt pat vairāk nevis tieši par atkarīgu, bet kāpēc tad tas skolēns tur ir un ko tad viņš dara. Un līdz ar to es kopā ar jums gribētu ne tikai, teiksim, runāt es, bet arī, lai nedaudz runātu jūs, un mēs mēģinātu saprast, kur tad ir tā vieta, un kāpēc tad tie mūsu bērni tik ļoti cenšas būt šajos te zilajos ekrānos. Es domāju, ka šeit diezgan daudzi no jums pazīst šo te piramīdu. Jā, tātad Maslova vajadzības piramīda. Un tagad man ir pirmais lūgums jums. Padomājiet, kuras no šīm vajadzībām bērns var apmierināt digitālajā vidē. Un es būtu ļoti pateicīga, ja jūs iesaistītos sarunā un mēģinātu varbūt pat nosaukt interneta vietnes, kur tad bērni šīs savas vajadzības var apmierināt. Tātad mirklītis pārdomām, un tiešām varbūt kāds ir arī tik drosmīgs, jo esam taču mums visiem ir viens mērķis - drošs bērns, izglītots bērns, vesels bērns. Varbūt kāds varētu izteikt arī to domu, kura no interneta vietnēm var apmierināt kādu no šīm vajadzībām. Kāds varbūt TikToks varētu uzslavu dabūt? Jā, tieši tā. Ļoti labi, Marita, pilnīgi pareizi, jo cilvēkam ļoti ir nepieciešama uzslava, atzinība, un ja bērns šo nesaņem mājās, ģimenēs, skolā, varbūt sporta nodarbībās vēl un vēl, tad TikToks ir tā vietne, kur viņš tiešām varētu dabūt uzslavu, varētu dabūt līdzcilvēka atzinumus, tos laikus, un viņš to cenšas dabūt. Labi, nākošo, ko mēs vēl varētu? Facebooks varbūt draugi. Īsti nezinu, bet es tā domāju. Jā, noteikti. Un pie tam mēs jau nezinām, vai tie draugi ir īsti, vai tie ir iedomi, bet tieši tā. Tātad draugus mēs varam dabūt bērnu prāt Facebookā. Kā jums šķiet vēl? Vai vēl kaut ko varam dabūt? Pilnīgi skaidrs, ka fizioloģiskās vajadzības nekā nevar dabūt. Drošība un aizsargātība no mierus, nezinu, diez vai. Bet tajā pašā laikā šeit bērni jūtās tomēr stabilāki interneta vidē nekā atsevišķās situācijās, varbūt ikdienā. Ir tīpaši, ja ir tā, ka klasē varbūt viņš nav pieņemts, mājās vecākiem nav laiks, īsti ārpus klases nodarbību arī nav, tad šeit tādā savā, teiksim, virtuālajā realitātē viņš sajūtās stabils. Un es neteikšu, ka viņam ir miers, bet viņam ir tāda tā kā pārliecība par sevi. Kā jums šķiet, kas tad notiek šeit? Mīlestība un piederība. Šeit gan tie apakšā ir ģimene, draugi, tuvība, sabiedrība, tauta. Un tiklīdz skolēnam un bērnam kaut kas no šīs izpaliek, viņš jau to pašu mīlestību un piederību meklēs virtuālajā vidē. Viņš jutīsies varbūt piederīgs kādai spēļu kopienai. Viņš izjutīs tos draugus, kā jau jūs teicāt. Un es teikšu, briesmīga situācija, ko es pavisam nesen piedzīvoju, aizejot uz kafejnīcu, ienāk ģimene, tētis, mamma un 2 bērniņi. Tiek izvilktas bērniem pa planšetē iedotas,
un arī vecāki paņem rokā mobilos telefonus. Un tad rodās jautājums, kāpēc tad vispār gājam uz kafejnīcu? Nu, varbūt viņi sazinās tikai caur viedierīcēm. Par šo jau mēs runājām. Nu, un kā ir ar pašizpausmi? Kā jums šķiet? Informācijas interneta ir ļoti daudz, tāpēc es domāju, ka izaugsmē ir diezgan liela, jo tur var pilnīgi visu dabūt, un bērns tur, nu, man tā liekas, ka bērns tur diezgan var un gan mācīties, gan visu. Tā ir gan šī vieta, bet ir arī tā otra lieta. Pašizpausme, šis būtu tādā pozitīvā nozīmē, bet pašizpausmē jau ir ne tikai šis aspekts, bet viņš jau arī sevi, ja viņš nevar parādīt sevi labi, ko bērns dara tieši pretējo. Viņš dara sliktu, un šādā veidā arī ar dažādiem interneta izaicinājumiem. Atceramies, te kaut kādu laiku atpakaļ bija zilais valis, ja? Tad tur bija kaut, es nezinu, pašlaik pēdējais izaicinājums, nu es pēkšņi man no galvas izkrita, bet arī dažādas muļķības darīt, bet viņš tik un tā viņš izpaužās. Tātad mēs redzam, ka šīs vajadzības, ja mēs viņas neievirzām pareizā, teiksim, vēlamā gultnē ar pozitīvu pieskaņu, tad šīs te visas vajadzības, kas ir katram normālam cilvēkam un arī līdz ar to bērnam, viņš arī atrod interneta vidē. Un tāpēc jau šī te interneta vide bezgalīgi to bērnu ievelk. Un ja nav nekas pretī, tad, diemžēl, būs šī interneta vide un teiksim, šo vajadzību apmierināšana. Nu, tad padomāsim arī mazliet tālāk. Nākošais, kas mums aizvien tā kā vairāk ienāk, mākslīgais intelekts. Es esmu bezgalīgi pateicīga par šo informāciju Droša interneta centram, kas šovasar tiešām aktualizē šo mākslīgā intelekta lietu un lika aizdomāties par mākslīgo intelektu, kā tad īsti ir, viņš palīdz vai tomēr, tāds zināmā mērā ir biedz. Jau vairāk nav noslēpums, ka mākslīgais intelekts ir visapkārt, un mums pietiek paskatīties vienu reklāmu internetā, tad mums vismaz 2 nedēļas pēc tam šo preci piedāvās. Kas tad notiek ar bērniem? Reālā dzīves situācija, bērni vairs neprot sarunāties. Kāda ir jūsu pieredze? Kā jums šķiet, vai bērni sarunājās? Teiksim, tas, ko jūs redzat no savas pozīcijas. Šeit es arī gribētu kādu viedokli, vai bērni sarunājās. Bet es domāju reālu dzīvi. Varbūt kāds var padalīties ar pieredzi. Vai bērni sarunājās? Tā kā man ir pavisam mazs bērns, tas ir 4 gadi. Pagaidām vēl sarunājās. Es nezinu, kad būs vēlāk, bet tagad ir viss kārtībā. Super. Vēl nemāk izmantot viedi ierīces, tāpēc tā laikam arī. Šeit es pateikšu vienu šausmīgu teikumu mammām. Bērniem līdz 3. klasei vispār nevajadzētu dot viedierīci, bet to mēs pēc tam paskatīsimies tālāk. Bet kas notiek tad, kad tie bērni paaugās? Viņi reāli savā starpā sazinās ar ok un īsiem teikumiem. Jo patiesībā kāpēc tas notiek? Jo reāli darbojās jau šajā interneta vidē, un tur tās visas komandiņas ir ļoti īsas. Un pašlaik aizvien vairāk parādās šie sauktie čata roboti, jeb chatboti, un viņi ir praktiski visās populārajās lietotnēs, un bērnam tad rodās šī ilūzija, ka tas čata robots ir viņa īsts draugs. Robotam tiek stāstīta visdažādākā privātā informācija, un tas trakākais, ka tās sarunas ar to čata draugu nekad jau nebeidzās. Bet ir arī ļoti, ļoti tāda biedējoša tendence, jo mākslīgais intelekts visu laiku mācās. Un pētījumi rāda, ka šo mākslīgo intelektu var iemācīt arī muļķībām.
Un līdz ar to tas chatbots, kas runā ar bērnu, viņš tā viņa atbildes pēc tam var dot arī citiem lietotājiem. Un bērns tā kā šiem chatbotiem nav vecuma ierobežojuma, tad bērni arī bieži vien piekļūst pie informācijas, kas nav piemērota viņa vecumam, kas ir kaitīga, kas varbūt vispār ir pat bīstama atsevišķās dzīves situācijās. Un bērni aiziet no reālās dzīves. Nu, lūk. Un patiesībā šeit es gribētu citēt savu kādreizējo skolotāju. Viņa saka, vecākiem ir jāiet laikam līdzi un jābūt, ja ne gudrākiem, tad vismaz vienā līmenī ar bērniem. Un ir jāsaprot, kuras spēles viņš spēlē, kur viņš iet, kur viņš dara. Un līdz ar to arī vismaz minimālai informācijai par mākslīgo intelektu ir jābūt jebkuram vecākam. Tāpat jāskaidro, ka ne visam, kas ir internetā, var ticēt. Un es domāju, ka paši esat dzirdējuši ļoti daudz situācijas, ka tas, ko bērns izdara, pilnīgi prātam netverams. Bet šeit gan es neteiktu tikai par bērniem, bet diemžēl arī par pilnīgi normāliem cilvēkiem, jau pieaugušā apzinātā vecumā, ka tik un tā var izdarīt muļķības. Un tāpēc visvienkāršākais, protams, ir sekot tam, ko bērns dara internetā. Un taču pašlaik pastāv gan iespēja ierobežot laiku, ko pavada internetā, gan arī uzlikt programmu, kas kontrolē, ko tas bērns dara. Un nevajag jau visu laiku, bet tiešām ir jābūt lietas kursā. Un šī ir lieta, ko es varbūt vairāk gribētu arī pakomentēt kā skolotāju. Jo mums ikdienā ir tā, ka skolā mobilās ierīces ir aizliegtas. Tātad ienākot skolā, ierīces ir somā, un skolēni tad arī tās nelieto ne starpbrīžos, ne stundās, izņemot situācijas, ja tiešām, mācību vajadzībām. Un ticat vai nē, mēs šo lēmumu pieņēmām 1. septembrī. Skolēni ir sākuši sarunāties, skolēni stundās sāk koncentrēties, un tā situācija vēršās uz, tā kā mēs teiktu, uz pozitīvo pusi. Jo, ko tad saka pētījumi? Pirmkārt, ja jau mēs vairāk gribam pavadīt laiku viedierīcēs, tā tad skaidrs, mums būs mazāk fizisko aktivitāšu. Ļoti bieži ir tā, ka bērns ir tik tālu aizrāvies ar šo viedierīci, ka viņš nemaz nespēja aizmigt normāli, ka viņam šī ierīce ir vajadzīga. Arī paaugstināts stress un trauksme. Un esmu dzīvē arī redzējusi situāciju, kad vecāki paņem bērnam viedierīci nost, bērnam sākās histērija, kāju daudzīšana un vēl un vēl un vēl. Un šeit es gribētu piebilst, ka tā prevencija ir daudz vieglāka nekā jau sekas. Bet atceramies, bērnam ir nepieciešamas aktivitātes. Ja nebūs šo aktivitāšu, ja nebūs nekā telefonu vietā, un tad arī jau nekas tur nenotiks. Tik un tā, kaut uzmanīgi klausos, kāda ir jūsu pieredze un varbūt domas par šo viedierīces skolā. Aizliegt, neaizliegt, varbūt kādam ir pieredze ar kādu lielāku bērnu, kā tas viss tiek risināts. Kādā no skolām varbūt es būtu ļoti pateicīga par informāciju. Laikam nebūs. Es varu pateikt, jā, mūsu skolā ir šobrīd aizliegts, jā, un sākumskolas skolēniem, jā, bet lielāko klašu skolēniem ir viedierīces arī pie viņiem pašiem, bet ar tādu norunu, ka viņas ir izslēgtas un drīkst ieslēgt tikai, kad ir beigušās stundas. Ļoti pozitīva pieredze. Jā,
jā, un vēl līdz tam, ja šajā gadā tas aktuāli palica, pacēla to jautājumu, tad pagājušo mācību gadu bija tā, ka sākuma skolas tieši skolēniem, viet ierīces viņi atdeva savam audzinātājiem, klases audzinātājiem, un līdz ar to problēmu arī nekādu nebija. Un stundas beigās tātad, kad pagarinātā grupiņa sākās, tur vecāki varēja sazvanīties ar tiem bērniem, un tad viet ierīces tikai atdotas viņam atpakaļ. Jā, es domāju, ka tas man ļoti priecē arī tas, ka nākošo gadu gan laikam ar 1. septembrī, ja nemaldos, 1.6 būs aizliegtas valstiskā. Un tas ir arī, es uzskatu, ļoti tāds pozitīvs, jo redzot bērnu, ka viņš nāk klasē vēl neatrāvies no savas viedierīces, viņš jau nav gatavs stundas darbam, un patiesībā starpbrīdis jau ir domāts, lai atpūstos. Un nav jau arī nekas tāds pārdabisks, ko vecākam vajadzētu stundu laikā bērnam pazvanīt, un ja to vajag, tad vienmēr, es domāju, jebkurā skolā ir gan kancelēja, uz kuru var pazvanīt, gan dežurants, gan vēl. Tad skatāmies tālāk. Es gatavojoties šai nodarbībai, sametu tāds ļoti interesants pētījums, ka tieši šī te digitālo ierīču izmantošana samazina cilvēka uzmanības spēju. Tātad no 12 sekundēm 2000. gadā līdz 8 sekundēm 2013. gadā. Patiesībā kas tad tas ir tās 4 sekundes atšķirība? Bet tas nozīmē, ka cilvēks uz vienu darbību vairāk par 8 sekundēm koncentrēties nevar tik tālu. Tas, protams, ir vidējais rādītājs. Un līdz ar to, kas notiek? Mēs brīnamies, bērniem ir slikti rezultāti skolā, viņš tur to neizdara, vēl kaut ko. Patiesībā šis ir viens no cēloņiem, kāpēc tā tas notiek. Ja jau bērns nevar koncentrēt savu uzmanību, tad vai viņš spēs pilnvērtīgi izpildīt uzdevumu? Tad ir tāds digitāli multitasking, jeb daudzu uzdevumu veikšana vienlaikus. Tas gan ir, teiksim, palielinājies, jo tad, kad jaunieši un bērni lieto šīs viedierīces, viņi jau vienā profilā, tad fiksi kādā spēlē, tad vēl kaut ko, tad viņiem atnāk Snapchats, tad vēl kaut kas, un līdz ar to viņi savu uzmanību sadala uz vairākām pozīcijām, un bet tajā pašā laikā viņi nespēja koncentrēties uz galveno. Un ja tam bērniņam tā viedierīce ir vēl stundā, vai tad viņš skatīsies uz to skolotāju, viņš taču štukos, kā tur paskatīties, kas tad tur notiek tanīši Snapchatā, un nedod Dievs, ja tur vēl kaut kas novibrēs. Šis man vispār bija tā diezgan pārsteidzoši, bet pēc tam es mazliet arī aizdomājos, ka tiešām parādās izmaiņas pat smadzeņu garozā, un kas atbild par šo augstākā līmeņa kognitīvajām funkcijām, par domāšanu, uzmanības noturību un izpildes kontroli. Un te tas ļoti sajiet kopā ar to, ka patiesībā pirkstu galiņos ir visa šī sīkā muskulatūra nevelti. Bērnu dārziņā iesaka kaut ko sīku darīt, vingrināt pirkstiņus, jo tas jau veicina smadzeņu darbību. Reāli viedierīcē, ko tam mēs darām? Lielos īkšķus trenējām vai ar vienu pirkstu. Līdz ar to atkal bērniem tiek izjaukta normāla šī te smadzeņu attīstība. Un tad vēl ir tādi lietiņa, kas tā kā bērniem, ko jau mēs sākumā runājam, ka viņiem ir svarīgi šie te laiki, jeb tie komentāri, tā patikšana, jo tas tā kā veicina bērni, ka es ātri saņemu atzinību. Bet ko tas nozīmē? Ilgtermiņā bērns vairs nedarīs uzdevumus, kas ir vajadzīgi, lai ilgi veiktu. Un līdz ar to viņam vajag kaut ko ātri, atzinību nākošo ātri, un viņam vajag šo te atgriezenisko saiti, tikai viņš nav gatavs uz ilgiem uzdevumiem.
Es nezinu, cik tas pašlaik jau ir novērojams, bet arī skatoties savā ikdienas darbā, es redzu, ka tos uzdevumus, kas tādi ātri izdarami, bērni žibž un gatavs. Un pat vērojot to tendenci pārbaudes darbos, pēdējiem uzdevumiem viņš vispār neskatās virsū, un tad viņam jautā, kāpēc tu to nedarīji? Tad atbilda, ka viņam jau tas ir apnicis, pat tas pārbaudes darbs, viņam šķiet viss, viņš tur kaut ko ir padarījis un veikta balli un miers mājās. Nu, un tad šī te zilā gaisma, kas ir, teiksim, kvalitatīvam miegam, tātad traucē gulēšanu. Nu, šeit amerikāņi iesaka, ka vismaz stundu pirms gulētiešanas mēs nelietojam viedierīces. Citos pētījumos es esmu lasījusi arī, kā pat iesaka 2 stundas pirms miega nelietot viedierīces. Smagi, vai ne? Kādas varbūt ir jūsu, teiksim, šīs te informācija, ko jūs varbūt jau par šo jautājumu esat dzirdējuši vai novērojami ikdienā? Ko tad dara tas bērns, teiksim, situācijā, kad viņam ir šī viedierīce un viņam pēkšņi pasaka, ka nē? Te gan man varbūt vairāk pat interesē mammu viedoklis, kā mammas ar to tiek galā. Nu, kam ir, varbūt kāda no tiešām ir gatava izteikties arī par šo jautājumu. Laikam nebūs, ja? Nav pieredzes. Nav pieredzes. Nu, un tad šo bildi es arī aizņēmos, jūs jau redzat, no droša interneta, un patiesībā šis ir vissāpīgākais jautājums. Jo ikvienai mammai mūsdienās ir vēlme palepoties ar savu bērnu. Un es ļoti, ļoti bieži skatos Facebookā, kur ir saliktas bērnu bildes, un bērns saka, tā man tā bilde drausmīgi riebjās. Es saku, bet kāpēc tad tu nesaki mammai, ka tev tā bilde nepatīk? Un šī ir tā lieta, kur mums ir ļoti, ļoti jārespektē bērna privātums. Arī es savā darba ietveros atbildu par skolas Facebook kontu un iespēju robežās cenšos skatīties, lai tās bērnu fotogrāfijas būtu civilizētas. Un ja man kāds skolēns pasaka, skolotāji, šī bilde man nepatīk, es viņu momentā izņemu ārā. Un līdz ar to, vai man tāds riebīgs jautājums, vai tad, kad jūs liekat bildes, katram jau ir sava tendence, vai jūs tanī brīdī aizdomājaties par to, kā jūtās bērns šajā momentā? Jo, vai jūs viņam pajautājat? Jā, kā tu jūties? Esmu vecmodīga un vispār nekādas bērnu bildes nelieku internetā. Es jūs apsveicu, jūs pilnīgi pareizi darat. Es tāpat nelieku. Jūs esat vienkārši fantastiski vecāki. Jo, ja mēs atveram Facebook, mēs taču varam redzēt ļoti daudzi. Un šovasar es biju droši internetu nodarbībās. Un par šo bērnu fotogrāfijām stāstīja ļoti zinošs cilvēks. Un iesaku pameklēt Elvis Strasdiņš, viņš Facebookā ir ar tādu cepurīti, un es nekad dzīvē nebiju aizdomājusies par to, kas tad notiek ar šīm bērna fotogrāfijām. Jo mēs
cilvēki, dzīvojam normālu dzīvi, un pa lielākoties mums nevienam neienāk prātā, ka kaut kas ar šo bildi var notikt. Bet, diemžēl, ir cilvēki, kuri ir perversi un slimi, šie sauktie pedofīli. Un viņiem pat ir speciāli fórumi, kur tad viņi apspriež šo bērnu fotogrāfijas. Un teikšu godīgi, tiešām līdz šai vasarai es par to nebiju aizdomājusies, ka jebkuru fotogrāfiju tagad ar mākslīgā intelekta rīkiem var uztaisīt kā kailfoto. Un tad šo bērnu bildes, it īpaši, ja tā poza ir varbūt, tāda pievilcīgāka, vai jau tas bērns pirms tam ir bijis peldkostīmā, tiek apstrādātas vēl tālāk un atstāta, protams, bērna seja, un tad tur tiek komentāri, tur ir tādi, es to nevaru izteikt vārdiem, un tur ir gan ārzemnieki, kas par šīm bildēm ņemās, un es teikšu godīgi, ņirgājās par mūsu bērniem, gan arī, diemžēl, pa kādam, gan jau arī kā latvietim, un līdz ar to vienmēr pirms mēs liekam foto ar bērnu, padomājam, vai tiešām tā ir tā bilde, ko man par visu varu būtu jādabū internetā. Jā, es esmu redzējusi arī pozitīvos piemērus. Piemēram, ir ģimene aizbraukusi ceļojumā, un tā kā nofotografējusies, bet smuki bilde ir apstrādāta un bērna seiņa ir aizklāta. Vai arī, ja fotografē, tad fotografē, piemēram, bērnu no mugurpusītes, kur šo seju neredz. Protams, mēs jau arī nezinām, kas notiek ar mūsu fotogrāfijām. Varbūt kādam šķiet interesanti tieši varbūt sieviete gados vai apaļīga vai tieva vai nezin kāda. Un varbūt arī mūsu bildes tiek, teiksim, kādā veidā izkropļotas un izmantotas ne tādā momentā. Bet šis te, ir tas, kas tiešām ir ļoti tāds, svarīgs un būtisks, ko vajadzētu atcerēties. Bērns nav mūsu, teiksim, īpašums tādā nozīmē, ka mēs ar viņu varam lielīties, ar viņa bildi darīt, kas mums ienāk prātā, un tiešām mums ir jādomā par to, kas ar mūsu bērnu notiek. Lūk, es mēģināšu tikt tagad atpakaļ. Cerēsim, ka tehnika nepievils, jo, tomēr nepievīl, tas ir ļoti, ļoti jauki. Un pašlaik mums vēl ir 20 minūtes laiks. Es gribētu kopā ar jums saprast, ko gan jūs kā vecāki, gan jūs, es pieļauju domu, ka daļa tieši tāpat kā skolotāji, kas būtu tā alternatīva, ko mēs bērnam varam piedāvāt šīs te viedierīces vietā. Jā, tātad padomājam, es būtu ļoti, ļoti pateicīga, ja mēs varētu mēģināt kopīgi tādā sarunas, teiksim, pēdējās 20 minūtēs saprast, kas ir tas, ko mēs varam darīt. Jo aizliegt vienkārši tas īsti nestrādā. Ir dažādākās galda spēles, ko spēlēt ar ģimeni vakaros. Ir pieejams pārks, rotaļu laukumi un viss. Protams, ja tētim ar mammu ir laiks, bet ja viņam nav laika, tad jau ir savādākā lieta. Labi, ļoti labi. Vēl idejas? Man tā liekas, ka jāizved tie bērni pie vecām mammām, vai ne? Un tad tur vecāki izdomā visu kaut ko bērnu izklaidē, un viņi tiešām aizmirst pat vietierīcēm, jā, jo tas laiks tā tiek pavadīts, ka viņi ir sajūsmā beigās. Un, protams, atgriežoties mājās, viņam atkal tā vietierīce ir vajadzīga, jo viņi brauc pie vecmāmiņas, viņi zina, ka tur nav nekādu ierīču.
Un tas ļoti labi strādā. Ļoti laba ideja. Vēl. Sāksim ar to, ka bērniem ir nepieciešami vajadzīgi pienākumi, atbildība. Jā. Un tad, kad beidzās pienākums, tad, kad ir izdarīts darbs, tad, kad ir viss pabeigts, tad sākās brīvais laiks. Un tajā brīvajā laikā, vai tad 30 gadus atpakaļ mamma gāja ārā spēlēt bumbu līdzi vai tētis. Katrs izdarīja darbus un brīvais laiks, un bērni gāja ārā, viņi prata sevi nodarbināt. Galda spēles tagad ir tik milzīgs klāsts, bet negribas, neinteresē, kā jūs pirmie teicāt, apnīk. Jā, tā kā es arī teicu, viņi nespēja ilgstoši noturēt uzmanību. Viņi no vienas aktivitātes pārmetās uz otru un katru kaut ko bišķiņ, bet neizdara līdz galām. Un es teikšu tā, no savas pieredzes audzinu 5. klasi, un mums bija klašu audzinātāja diena, un es vienkārši atnesu uz skolu galda spēles, un arī bērniem palūdzu, un arī skolā kaut kas bija, un mēs mācījāmies spēlēt galda spēles. Tā kā man bija uzstādījums, ka mēs šos brīdis spēlējam, un es neļāvu tā kā mainīties te vienu, te otru, tad beigās pat skolēni ļoti, ļoti aizrāvās. Un es vēl vienu pētījumu lasīju, kur bija teikts tā, jo mēs bērnam iedosim mazāk rotaļlietas, jo vairāk attīstīsies viņa fantāzija. Jo atceramies, tā kā jūs pareizi teicat, 30 gadu atpakaļ mums bija štābiņš, mums koku lapas bija nauda, mēs fantazējām. Pašlaik šīs viedīrieces noslāpē bērna fantāziju, neļauj bērnam pašam kaut ko izdomāt. Ļoti labi, vēl alternatīvas. Tas vēl varētu būt labs. Es par to aizmigšanu, par zilajiem ekrāniem. Es no savas puses varētu pateikt lielu paldies sākumskolas skolotājiem, ka viņi liek bērnam katru dienu lasīt 10–15 minūtes. Un tad mēs kopā ar bērnu sēžamies, viņš man no sākuma lasa savu laiku pēc taimera, un tad viņš jau pats lūdz mammu palasi man priekšā grāmatu. Bērnam 9 gadi. It kā jau liels, it kā jau viņam nevajadzētu tās pasakas, bet viņš aizmieg tad, kad mamma viņam lasa grāmatu. Nu, lūk, vēl viena fantastiska alternatīva kaut ko kopā palasīt. Un lasīšanas kultūra veidojās patiesībā ģimenē. Nevajag daudz, bet, piemēram, nolemt mēs lasām. Un ja bērns redz, ka mamma lasa, tētis lasa, tad viņš arī kaut ko lasīs. Un nevajag jau sākt ar nezinu ko, pilnīgi pietiks, ja viņš sākumā lasīs komiksu vai to, kas viņām patiks. Citiem ļoti patīk Grega dienas grāmata, citiem Harijs Poters, bet galvenais, lai viņš lasītu, lai tas būtu kā rituāls. Un tiešām to, ka zilie ekrāni traucē aizmigt, to es viennozīmīgi varu apgalvot par 110%, jo var redzēt, bērns atnāk uz skolu, galīgi tāds ne šāds. Es saku, cikos tad es tur vēl šito to, un viņš it kā aizmieg, bet ja tas viedīrīce ir netālu no viņa, viņš jau viņu nav atslēdzis, pēkšņi nopīkst viņam, tad tur ir atnākusi ziņa WhatsAppā, tad tur ir Snapchatā, vēl kaut kas, un viņš jau tādā caurmiegā vien ir. Paldies, Karina. Tā bija Karina, kas man šo labo domu arī par to lasīšanu. Vai vēl būs kādas labas domas? Jūs sākumā teicāt, kādas alternatīvas, jo galīgi jau neaizliegs, par šo neaizliekšanu. Tas Jā. ir kā vada, ko iesakot, ko darīt, jo ir jau arī sakarīgas lietas. Pieņemsim Toy Teacher programmu, tur arī matemātiski ļoti daudz ko var darīt, un ir dažādi testi parādās par valstu kontūram un tā tālāk. Vismaz mans personīgais to labprāt dara. Tas ir jau ar kaut kādu tādu saturu, domu un jēgu.
Protams, mēs viennozīmīgi mēs pavisam neaizliegsim, un mēs arī varam veidot šādu kultūru, ka tu nopelni šo interneta laiku, kā teica, ar savu pienākumu, ar savām sekmēm. Tad mēs arī vienojamies, vai tu darīsi, teiksim, to mācību, tā kā jūs nosauktās vietnes. Jā, arī var būt kāds laiks arī tai spēlē, jo pilnīgi jau aizliegums radīs ļoti dziļu pretestību, bet vienkārši saplānot ar bērnu to laiku, tik daudz mēs vadām viedierīcē, tik daudz, teiksim, mēs darām citus pienākumus, un pats galvenais, briesmīgi jau skanēs, bet kamēr vēl bērns ir mazs, neiedot viņam to viedierīci rokās. Tad, kad viņš sāks prasīt, ka tam ir, tad ir jāsāk domāt, bet nebūt tam pirmajam avotam, kas šo telefonu iedod. Jo patiesībā man arī ir mazbērns, un man meita saka tā, man nekiņam pilnīgi pietiek ar vietpulkstenīti, tad, kad viņš nāk mājās, viņš man var pazvanīt, un es zinu, ka viņš nāk. Ja, tātad arī, šīs te varianti, teiksim, saziņai jau nevajag vienmēr to telefonu. Bērniem ļoti, ļoti labi šie vietpulkstenīši strādā mazajiem, es tieši domāju. Jo tomēr, ir svarīgi jau arī saprast, ka tas bērniņš mācās to patstāvību, kur tad viņš nāk un kā viņš nāk. Bet pilnīgi aizliegums viennozīmīgi radīs pilnīgu pretestību. Un tad vēl man gribētos, es redzēju Līga Kraukli, es ceru, ka tā ir tā pati Līga Kraukle, kuru es pazīstu. Tātad šīs viedierīces un šie speciālie bērni ar īpašajām vajadzībām. Tas ir pilnīgi cits stāsts, jo bērns nesaprot, ko dara. Un, diemžēl, ir arī šīs te seksualitātes izpausmes. Bērni atsevišķās situācijās mēdz sūtīt diezgan atkailinātas fotogrāfijas viens otram, un viņi arī nesaprot, kāpēc viņi to dara. Viņiem tas var būt pilnīgi, viņš to dara, bet viņš to nedara, teiksim tā, apzināti. Un pieaugušajiem ir jābūt tam, kas pamana, kas to notiek. Un galvenais nebūt, teiksim, vienaldzīgiem. Jo pats trakākais ir tas, ka, ja bērns paliek viens pats ar savām problēmām. Un es tiešām gribētu šeit popularizēt arī šo te drošs internets vietni. Tur ir ļoti daudz tiešām pozitīvi padomi, kā runāt ar bērnu, ko darīt ar bērnu. Un patiesībā arī šajā drošs internets ir iespēja arī ziņot par tādiem pārkāpumiem interneta vidē. Un galvenais pamanīt to brīdi ne tikai atkarību bērnu, jo, ja nemaldos, Rīgā pat ir speciāla iestāde, kurā bērnus ārstē no šīs te interneta atkarības. Tas ir kaut kas vispār drausmīgs, bet tiešām arī tādas situācijas ir. Tāpēc ir svarīgi saprast, cik daudz, ko daudz un ko mēs kopā darām. Un jo mēs vairāk būsim kopā ar savu bērnu, jo vairāk pavadīsim laiku un varbūt pat prasīsim, lai viņš mums kaut ko pastāsta, un kaut vai vienkārši turpat sēdz vidū paskrien, tas būs daudz, daudz pozitīvāk. Vai vēl kādam ir kāda alternatīva vai kāda doma, vai varbūt pieredze vienalga pozitīva, negatīva par to, kas tad ir ar bērnu šajā te interneta vidē noticis? Paskatoties statistiku, tad varam spriest, ka tomēr telefoni un viss ietekmē arī zināšanas. Jo pat tā pati matemātika ir ļoti zemā līmenī mūsdienās, kad nespēja loģiski domāt. Jā, un patiesībā, reku, te ir arī tā problēma,
Jūs pilnīgi pareizi pateicāt, nespēj loģiski domāt, bet patiesībā, lai atrisinātu matemātikas uzdevumu, viņam ir jāspēj koncentrēties uz vienu konkrētu darbību. Viņam ir jāfokusējās, bet viņš jau to vairs nedara. Viņam ir tas un vēl kaut kas. Un līdz ar to viņš jau arī ar šo darbiņu īsti netiek galā. Viņš nespēja noturēt uzmanību. Un pieredze rāda arī to, viņš pat neizlasa līdz galam vārdu. Piemēram, uzdevumā ir taisnas stūris, viņš mierīgi uzzīmēs 3 stūri, kaut gan normāli paprasot, viņš saprot, jā, ka tas tā ir, bet viņš nenotur šo uzmanību. Bērni, vairāk viņš domā par to, reku man zem sola ir tas telefons. Bet varbūt kaut ko arī pozitīvu par telefoniem un viedierīcēm. Viens piemērs bija jau, ka aplikācijas lieto, lai mācītos, varbūt vēl kaut ko pozitīvu. Arī tomēr nav tā, ka tikai, protams, negatīvais nav, bet kaut ko foršu. Nenāk nekas galvā forši pagaidām, nezinu. Aha. Nu, es teikšu godīgi, kopš mākslīgais intelekts ienācis mūsu ikdienā, tomēr ir ļoti feinas lietas, ko kopā ar bērniem darīt. Kaut vai tam pašam mākslīgajam intelektam, ChatGPT vai ne, kas mums tas, tagad es mēģināšu ekrānu kopīgot, cerēsim, ka man izdosies. Ir. Tātad ChatGPT. Mēs varam kopā ar bērnu, pajautāt, kaut vai lūdzu izdomā jautras spēles 4 gadus vecam bērnam. Reku. Un te viņš man čiņči saraksta dažādas spēles, ko tad varētu spēlēt ar 4 gadus vecu bērnus. Katrā ziņā tas Bet šis jau ir pluss vecākiem, ne jau bērnam. Vairāk vai jā, mazāk. pašlaik tas ir vecākām pluss. Bet, labi. Ok, tikām ar šito galā. Tagad parādīšu plusu bērnam. Te viņš man te vēl baigi pacīnīsies, bet tūlīt būs viss kārtībā. Tā. Vai tad nepietiks? Laikam jau pietiks. Jā, bet nākošais ir bērnam. Varbūt ne tik maziņām, bet, teiksim, bērns ir bijis saslimis, un tad tā doma, ka mums tomēr, kaut kam vajadzētu tikt galā ar kādu mācību priekšmetu. Un tagad es viņam saku, lūdzu, esi privāts skolotājs. Piektās klases skolēnam matemātikā par tēmu romiešu skaitļi beigās iedod arī 4 jautājumus, lai var pārbaudīt zināšanas tūlīt. Lūk, tātad es viņām pajautāju, es esmu noslimojusi un es gribu sev privātu skolotāju. Un viņš man smuki skaisti izstāsta pamatus, principus, kā veidojās šie romiešu skaitļi, kā es varu tur te salikt, kad es lieku priekšā, kad es lieku aizmugurē.
Un tad beigās, protams, viņš arī čiņķiriņķi te pastāst to par lielākiem skaitļiem. Un beigās viņš, protams, arī ieliek man pārbaudes jautājumus. Un es viņam te varētu mēģināt kaut ko lietas labā darīt. Nu, šajā brīdī varbūt es viņam gluži neatbildēšu. Tātad tas būtu tā 47. Jā. Jā, un viņš man vēl te izskaidro, ka es, piemēram, ja es ielikšu nepareizi, piemēram, to otro x vēl, piemēram, es ielikšu. Jā, es pareizi, ne, bet es kaut ko šito te, man vienkārši vajadzēja vēl te rakstīt, ka es atbildu uz pirmo jautājumu, otro, trešo un tā tālāk. Nu, tātad mēs varam arī kaut ko dabūt pozitīvu no šī mākslīgā intelekta. Kā jums šis variants? Nu, labs, protams. Nu, protams, ka labs. Protams, bērniem nevar mācīt visas muļķības, bet, teiksim, mākslīgā intelektā es varu arī, piemēram, ielikt kaut kādu lielāku rakstu un paprasīt kopsavilkumu. Un, protams, ir arī mīnusi. Tad, kad tie bērni tā ļoti iemanās, tad jau vairāk nav jēga, teiksim, mājas darbiem. Bet, ja tas tiek atkal tā, nu, tādā situācijā, kad vajag palīdzību, tad vajag. Protams, var arī paprasīt recepti vakariņām vecāki, jā? Vai saplānot kaut kur braucienu, vai, teiksim, nu, tos jautājumus var uzdot visdažādākos. Tā kā es vēlreiz saku, nav jau tā, ka tas ir tikai slikti, viennozīmīgi nē, bet ir jāsaprot mēra sajūta, jādomā par bērnu attīstību kopumā, un tad jau viss izdosies. Un nobeigumā man gribētos teikt tā, man jau būtu gribējies, ka mēs tā visas skaisti vienā telpā būtu, pie kafijas tasītes vai tējas, kas nu katram būtu, un tad jau tā diskusija noteikti mums būtu vēl lielāka un interesantāka. Bet es ceru, ka vismaz nedaudz viela pārdomām jums ir, un tad jau līdz kādai citai reizei. Varbūt ir kādi jautājumi. Nē, jautājumu nav. Paldies jums lielu par lekciju. Nu, man jau gribējās vairāk sarunu, teikšu, kā ir. Bet mums jau mazliet sanāca. Paldies jums! Jā, tiešām paldies. Man liels ir paldies tiem, kas tiešām sarunājās. Paldies, kas ieklausījās. Un es ceru, nu, katram jau šī sava pieredze. Un es vēlreiz visiem reklamēju droši internets LV, tur tiešām vēl vairāk.